leģendārais Talsu rallijas šobrīd šeit Red Bull Soulbox Race. Wow! Viņiem ir arī karte. Es ceru, ka viņi ar to karti varēs izbraukt. Šādi sākās mūsu ideja, būvēsim rallija urku. Apsēdāmies zālītē un piemērījām pozu. Tas jau ir iznākums, kas mums beigās sanāca. Šeit ir pirmā modelīša 3D prints, novācam komandu, aizsūtam pieteikumu, sākam meklēt detaļas. Iepirkām kvadriciklu priekšējo piekari, iztīram gultņus, lai viss maksimāli mazu varītas pretstību. Un te jau aiziet pirmā rāmja metināšanas darbi. Sākam uz noscīt metināšanas galda, cik nu taisni varam tikt liekam, un aiziet. Trubiņu pie trubiņas liekam kopā. Šis ir apmēram tas, ko mēs esam savākuši. Kvadriciklu priekšējā piekare, stūras reika no Mārta. Bremzes nāca kopā ar kvadriciklu. Te apmēram priekšas daļas jau ir gatavas. Turpinam būvēšanu. Ir mums arī bīdmērs pieejams, tā kā lieta nopietna. Pastamies, kā strādā ģeometrija. Izstās, kad būs tīri ok. Liekam visu pēc kārtas. Galvenā ideja bija tā, ka mēs gribam sēdēt viens otram blakus, kā īstā rallija automašīnā, rallija ekipāžu pilots un stūrmanis. Visa rāmja būvēšana notiek pie mūsu komandas biedra Jāņa garažiņā. Labi instrumentu izvēle šādam pasākumam. Te stūras reikai noīsinājām stūras pirkstus un pielāgojām priekš mūsu vajadzībām. Apstrādājām visus asos stūrus, jo negribu paši sevi savainot. Stūras tests. Īstās, kad leņķis ir pietiekoši cienīgs. Viens apgrieziens. Beņķi arī ir pielikti vietā. Būs nedaudz cieši tā sēdēšana, ļoti draudzīga, bet priekš tā ir ļoti ok. Pirmās vēršanās 39 kg. Turpinam ar aizmugurējo piekaru. Nopirkām ķīniešu kvadricikla aizmugurējās rumbiņas, uztaisam asis, pievirpojam, ieliekam gultņus un tālāk jau montāžu darbi virsū uz rāmja. Mēram tā plaukta ideja. Rāmim ir izveidoti pastiprinājumi, beņķi jau ir uzstādīti. Stūra pievienota, tad arī skatāmies, kas te mums tālāk sanāk. Griežās ļoti labi. Aizmugurējā piekara jau gatava. Pirmais tests tepat pie garāžas kalniņa. Es domāju, ka ir ļoti ok. Izbraucam arī ārā uz ielas, lai saprastu, kas ko kā notiek. Piekara ir pieteikoši cieta, lai arī trampolīnos izturētu to visu slodzi. Šis tāds neliels ieskatiņš no šofera pilota puses, kā tas viss izskatīsies. Ripo ļoti labi, riepās iepūtām spiedienu vairāk kā vajag.
lai samazinātu rites pretestību. Te jau ir rāmis ar lēnām tapis mašīnai apkārt, lai būtu pie kā stiprināt virsbūves paneļus. Te jau gandrīz pēc Audi izskatās. Jau formas lēnām veidojās pazīstams. Izbraucam vēl vienā testa braucienā, tepat pa Teikas ielām. Izstās ļoti labi. Šeit jau notiek krāsošanas darbi, nogruntējam, tā lai tīrais metāls nesarūsē, kamēr mēs viņu būvējam, jo stāv viņš mums ārā visa procesa būvēšanas laikā. Šeit jau esam atbraukuši pie Kristapa uz pagalmu. Un te jau mums ir pirmie testi pa trepēm, saprast, kas lūzīs, kas nelūzīs, kā strādā piekara. Pēc šī testa bija ļoti patīkami pārsteigt, ka tas viss pasākums tur, bremzes arī strādā. Bija diezgan liela pārliecība, ka tramplīns šitais aparāts izturēs. Šeit mums DJs Fake Katnips, jeb Kristaps tev taisa pasākumu mūziku. Mēs esam Kuršos, un mums ir 100 eiro dāvankartes, kuru mēs tūlītās arī tērēsim. Kuršos sapirkām visu priekš virsbūves nepieciešamo putas, putuplastu, tālāk jau ir tīrie rokdarbi. Kristaps mēnesi no vietas darbināja 3D printeri. Kā rezultātā mums ir ļoti skaista priekšā resta un daudz citas 3D printētas detaļas. Šeit apmēram tā proporcija, izstās jau, ka būsim trāpījuši. Priekšā resta ir uzstādīta jau vietā. Sākās ļoti lēni un ļoti smalkie darbi ar putuplastu, ar karsto drāti. Mašīnai priekša pieņem lēnām formu. Turpinam līmēt putuplastu un griezt. Progress ir diezgan jūtams. Te jau auto ir ieņēmis pavisam skaistas formas. Piemēram, durvis. Durvis pat būs iespēja atvērt. Te naktī paspēlējāmies ar gaismiņām. Tad jau piemērījām lukturus. Izprintēja aizmugurējos lukturus un te jau aizgāja viss darbs detaļās. Mēģinājām visu uzzīmēt un uztaisīt maksimāli tuvu īstajiem, kā tas arī ir lielajiem Audi. Šeit jau ir noteikti galas vēršana, šeit mums svari parādīja 77 kg. Tālāk jau aiziet krāsošanas darbi. Dabujām arī uzlīmītes speciāli šam pasākumam taisīts, jo rallijas tals ir rallijas tals. Šī jau ir gandrīz finiša taisne. Auto ir diezgan labi sakrāsojies, pielikti lukturi, uzmērījām uz transportēšanas piekabes, kā viņš mums tur lien virsū, uzbūvējām tam speciālu rāmi, lai mēs viņu vispār kaut kur varam aizvest, jo piekabē viņš iekšā nelīda. Uzlikt viņu uz piekabes gan bija tīri ok. Te jau ir saldais ēdiens, aizbraucām pie īstā Audi, pie brāļiem Velmēm un uztaisījām diezgan foršu fotosesiju. Un secinājām, ka mēs esam diezgan precīzi trāpījuši ar to mūsu detalizētību, jo neskatoties to, ka mums ir mazāk izmēra, īstījās viņi stīpri līdzīgi. Šeit ir pēdējie finiša sīkumiņi, bet tie nemaz nav sīkumiņi. Pielikām numurzīmi, Kenam blokam par godu. Pirms sacensību diena auto ir uzkrāmēts, auto ir iepakots, jo pa ceļam diezgan labi lija lietus, un mums gribējām viņu saglabāt maksimāli sausu, un tad ietinām plēvē, nedaudz caurspīdīgi, lai cilvēki arī pa ceļam redz, ko mēs tur vedam.
Bet, nu, šis ir arī tas gala iznākums, kas mums sanāca. Šeit jau esam Talsos. Jānis un Egons. Jānis un Egons. Super. Es redzu. Ieskrūvē stiprāk to Rīgu. Aparīgi viņiem rakstīts baudīja sportu. Baudīja sportu iet trasē. 3, 2, 1, aiziet! Leģendārais Talsu rallijs šobrīd šeit Red Bull Saltbox reiz. Viņiem ir arī karte. Es ceru, ka viņiem to kartu varēs izbraukt šo te Talsu. Ezeriņu mašīnu šīs, bet karte un pilots visu parādās stūrmaniem, kas ir jādara nevis otrādā. Kurš tur ir galvenais? Stūrmans pilotam. Es redzēju tikko, kā dzirdēju arī emocijas no skatītājiem pie Talsu. Tas viss ir pārvarēts. Pirmais kikers pārvarēts, otrais pārvarēts. Tagad leģendārais Talsu rallijs šobrīd šeit Red Bull Saltbox reiz. Viņiem ir arī karte. Es ceru, ka viņiem to kartu varēs izbraukt šo te Talsu. Ezeriņu mašīnu šīs, bet karte un pilots visu parādās stūrmaniem, kas ir jādara nevis